Viens no pārdotākajiem Dacia modeļiem ir Dacia Duster, turklāt Latvijā vairāk kārtīgi uzvarējis dažādas balvas, gan apvidus auto. Un tagad mēs esam uz jauno 3. paudzi. Te ir redzams, kā izskatījās Dacia 2010. gadā. Īstenībā es to auto redzēju kā jaunu, bet tā no priekš īsti vairs jau redzu, ka neatceros, un pagājuši tikai 14 gadi. No aizmugures jau liekas bišķiņ pazīstamāks. 13. gads, faceliftiņš, jeb latviski modernizācija. No aizmugures. 2. paudze, 17. gads. Lukturīši jau kantēnāki un tā. Man liekas, ka jau bija dizains tāds jau forši. 22. gads, šī man liekas varētu būt, jeb nākošā būs ekstrīma versija. Tādas parādījās jau dažādas modifikācijas. Bet aizmugurējos lukturos var redzēt atšķirību. Bet te jaunās paudzes Dacia Duster, kā mēs varam redzēt, logots jau palika faceliftam, tāds baltāks. Un DC burti apgrieztie, kas ir jaunā identitāte Dacijai. Bet vizuāli, ļoti pielikuši Dacia Duster. Šodien sanāca arī izbraukt. Un gribu teikt, ka man pašam tomēr ar Dacia Duster, tā kā es biju braucis tālāks gabals, bija netika ērta sēdpozīcija, diezgan ātri tomēr noguru braucot. Taču jaunajam Dusteram tas tā vairāk nav. Pamatā pārsvarā, kā jau visiem parasti tā ir daudz uzlabojumi. Vienīgais, kas vēl palicis tādā nepieņemamā līmenī, un ne tikai Dacia, bet arī pat lielajiem ražotājiem un pat premiuma segmentā, teiksim vidējā klasē kā Volkswagen. Tā ir atpakaļ skatas kameras izšķirtspēja. Grūti saprast, kāpēc viņi uz to ietaupa. Manuprāt, tas ir 100 līdz 200 eiro ietaupījums, bet nē. Uz to atpakaļ skatu kameru, izšķirtspēja tā ir acīm redzama, tā kā paskatāties, pievēršat tam uzmanību, bet galvenais jau ir cena. Dacia vienmēr ir būtībā īpaši pēc 4x4 versijas, ko mēs braucām dažādos grādos. No 17 līdz 24 rastīti tūkstošiem eiro.